Labdien, dārgie draugi, dārgie preses pārstāvi. Mēs zinām, ka Latvija ir pilna ar dārgumiem. Un tieši tāpēc man tas gods atklāt festivālu Big Bang Latvijas Pērles Dzintara koncertzālē no 21. līdz 24. augustam. Aplausi! Vairāk par šo festivālu mums pastāstīs festivāla producente Elita. Lūdzu. Jā, es gribēju teikt, ka šī ideja jau ir diezgan sen par to, ka vajadzētu piekopus vairākas dienas parādīt skaistu mūziku, labāko to, kas mums Latvijā ir atrodams, dzirdams un redzams. Bet tā pa īstenam, kā vienmēr visu ideju autors ir, kā jūs domājat, kas? Raimonds Pauls. Tas bija viņš, kas man iedvesmoja, sakot, ko es tur knibinos pa vienam koncertam, saliec taču visu to kopā un uztais kārtīgi festivālu. Visi latviešu labākie mūziķi uzstājās un parāda savas gan jaunās, gan jau zināmās un populārās dziesmas. Un tā tapa šis festivāls, un, protams, paldies maestro par iedvesmu un paldies par to, ka viņš pats arī neatteica piedalīties šajā festivālā, un tātad mums ir tapušas 4 dienas, kurās piedalīsies tātad Raimonds Pauls, Laima Vaikole, Mārtiņa Fēmaņa mūzikai veltīta 1 diena un Olgas Vajenskas diena. Tas ir pirmais šāds festivāls, un esmu ļoti uztraukusies, ceru, ka viss izdosies, bet tas vispirms ir atkarīgs no tā, kāds ir atbalsts no māksliniekiem un no visiem apkārtējiem. Ja atbalsts būs, tad viss būs kārtībā. Jā, un tā kā festivāls ir Big Bang Latvijas Pērles, tad mēs gribētu dot vārdu Big Bang Latvijas filiāles vadītājiem Artim Bezņam. Lūdzu. Man ir liels gods būt starp tik izciliem Latvijas māksliniekiem. Un arī tas ir pagodinoši, kad Big Bang var kļūt par daļu no šī festivāla, piedalīties tā organizēšanā. Viena no Big Bang vērtībām ir cienīt Latvijas kultūras tradīcijas, tāpēc mūsuprāt labākais, ko mēs varējām darīt, ir atbalstīt šos te mūziķus, kuri devuši milzu ieguldījumu mūzikas attīstībā un Latvijas vārdu nešanai pasaulē. Es nešaubos, kad Dzintaros koncertzāle mirdzēs no spožām pērlēm. Un nav pat svarīgi, vai tas būs klātienē, kā ar godāto maestro, vai arī mūsu sirdīs un atmiņās, kāds tas būs ar Mārtiņu Fēmaņu. Es gan savā, gan Big Bang vārdā jums novēlu jauku šo te vasaras iesākumu. Un ticu un ceru, ka mēs noteikti tiksimies Dzintaros, lai kopīgi baudītu šo te mūziku, jo tieši Latvijas mūzika ir tā, kas gadiem ejot auga un tikai auga. Paldies! Paldies! Un runājot par nosaukumu, to iedvesmoja vairākas lietas. Viens ir pēdu zvejnieks, jo mēs visi mēģinām atrast dzīvē tiešām kaut ko skaistu un vērtīgu. Otrs ir arī jūras pērli, kas saistās ar laimu. Trešais varbūt ir asaras, kas pārvēršās pērlēs, un tas man saistījās ar Mārtiņu. Un es domāju, tas, kas pēc viņa ir palicis, tas ir pērlis. Un, protams, mūsu mūžīgi spožā mircošā pērli Olga. Tas ir 1. gada iedvesma, tāpēc arī šāds nosaukums tapa, un es ceru, ka tas būs ilgspējīgs un ilgdzīvojošs. Un es gribēju pateikties visiem, gan māksliniekiem, gan mūsu partneriem Big Bang un citiem sponsoriem par to, ka jūs uzticējāties man. Es ļoti to novērtēju, un es ceru, ka mums kopā izdosies. Jā, un ja viss sākas ar maestro, tad viss sākas ar maestro. Dāmas un kungi, aicināsim maestro Raimonds Pauls. Jā, paldies. Festivālu, man liekas, Latvijā ir tik daudz, kā tagad vispār nav bijuši nekad. Bet es domāju, ka zināmā mērā mums vajag piegriezt lielāku uzmanību tieši latviešu valodai, latviešu muzikai, jo to parasti tā nostum malā.
dominē angļu valodu un tā tālāk. Es tos ļoti labi saprotu, bet negribētu zaudēt to, ko mēs esam sākuši darīt jau 60. un 70. gados, un ne jau viss tur bija slikts, ja tā šodien paklausās. Dažas lietas tur diezgan arī pieņemams ir šodien. Es domāju, kad mums ir nopietni jādomā, kā virzīties tālāk, jo diemžēl šie Eirovīzijas pasākumi mums neko labu pagaidām nav devuši, bet es ceru, kad parādīsies jaunas zvaigznes, jauni talanti, un mēs tur arī iekļūsim tādā pirmā desmitniekā, kurā arī ir iekļūs mūsu tenisists, laikam Gulbis. Ja? Cerēsim, ka aplaudēsim viņam, lai viņam veicās. Tas ir tā, es domāju, pirmo reizi izmēģināsim, kas tad tur notiks. Dzinteros, jā. Šodien dabūt pilnu zāli, tas nemaz nav tik viegli. Skatīsimies, kā reaģēs uz to mūsu publiku, tālāk tā kā darbojamies, ja? Es jums novēlu panākums, ja? Diezgan aktīvi es visādā ziņā atbalstīju un pats arī piedalījos Latvijas radio Big Band radīšanā, kas tagad ir viens no labākiem profesionāliem džēza kolektīviem Latvijā, un kurš starp citām lieliem panākumiem uzstājās kopā ar ārzemju džēzistiem, tādu pasaules klases džēzistiem, un tad vasarā viņi atkal spēlēs. Tā ir tiešām lieliska vienība. Un nesen mums notikās pirmais tāds, ne pirmais, ir šis džēza vokalistu konkurss, kur pārliecinoši uzvaru pirmo reizi izcīnīja mūsu Latvijas pārstāvu Kristīna Praulīte. Lūdzu! Mēs arī varam kaut ko varbūt nodemonstrēt, lai gan man nav ne ritmu grupas, nav ne big band, nekā. Es mēģināšu pats kaut kādā veidā pavadīt, jo arī Kristīnai es silti ieteicu, lai gan viņa lieliski dzied dabīgi amerikāņu repertuāru. Es teiktu, pamēģināsim arī mūsu dzimtajā valodā, kas nekādā ziņā nav piemērota džēzam, bet mēģināsim kaut kādā veidā to izdarīt. Kristīna Praulīte. Kad esmu viena, viss kļūst mani bailes. Kad esmu viena, ledus lūst. Kad esmu viena, upes jūst. Bet kad tu esi pie manis,
vienkārši pavisam vienu jaunu numuru izmēģināt, kas gan tiek gatavots rudenī priekš koncerta orķestra. Nu, tāda pavisam vienkārši dziesmiņā. Un tas saucās tā. Raimonds Pauls goes reggae. Maestro, jūs kaut ko par to zināt, jā? Varbūt mazliet pāris vārdus par mailiem? Nu jā, tas ir interesanti. Man vien zvanīja, mēs nākot paklausīties, jo kaut kas tam līdzīgi nav pieredzēts Rīgā. Es aizbraucu uz studiju pie viņu, un tur sēdēja 4 zēnu skaidrs, ka tie no Jamaikas. Iziet ārā. Nē, nu jā, viņi iziet ārā, tā laikam zālīt, nāk atpakaļ. Bet viss tā viņu uzvedību, viss tas tādā pilnīgi tu jūt to regēja rītu, ka viņiem tā nav nekāda problēma, tas viņam viss ir asinis. Un tad parādīja to man ierakstu.
Viņas ar citu arī piedalīsies, laikam, manā tanī programmā tanī vakarā. Es varu iedomāties, kas tas būs pa paskatu. Viss tas tur kopā. Un parādīt to manu veco dziesmi, no kuras es sapratu, ka tā ir manējā, par cik dažās vārdos parādījās. Tas ir dziesmas parādījās viņu izrunā Zilais karkunkuls, ko viņam lielām grūtībām dabīgi izrunāja. Vienīgais, kas tur latviski laikam arī bija. Un to mailtiņu atzīmēt, bet visādā ziņā to ir patīkam klausīties, ja tā ir tāda muzika, kas faktiski jādejo, jālaik tā līdz un tā tālāk un tā tālāk. Nu, Jamaika ir Jamaika, vai ne? Jā. Tā kā viņi māk skriet, viņi māk dziedāt arī. 21. augusts. Tātad 21. augusts, pirmā festivāla diena, Soņa Bišopa grupa Indikā ar projektu Raimonda Pauls Goes Reggae, Kristīna Brauliņa, grupa Raimonda Macata vadībā un pie klavieriem, protams, meistro Raimonds Pauls. 22. augusts. Un šī dīva Latvijā neuzstājas pārāk bieži, bet, kad uzstājas, tad visiem atverās sirdis. Dāmas un kungi, Laima Baikule, sagaidām! Es gribu teikt, ka brīnišķīgs laiks, augusts. Man nepatīk rudenis, tāpēc augustā es vēl paspēšu būt laikam jautri. Uz koncertu es visus uzaicinu, es gribu redzēt savu publiku, jo biežāk no labāk. Pagājis jau vairāk kā gads. Pēc arējas, dzimta koncerta zāle ir, kā mājās. Var nākt ar suņiem, kaķiem un būs ļoti ērti, jautri. Tā kā es visus uzaicinu. Mana programma, es visu uzreiz izstāstīšu, mana programma būs dziesmas, kuras dabīgi publika zina, un jaunas, kā vienmēr, un galvenokārt dabīgi maistra Raimonda Paula dziesmas, nekas labāks vienalga, un manā repertuārā vēl nav parādījies, un nezinu parādīsies, tāpēc, ka tik ģeniāli cilvēki nav daudz. Ko vēl? Varbūt būs kāds pārsteigums. Jā, noteikti būs dažādi kostīmi, varbūt būs kaut kāds speciāls numurs. Būs liels pārsteigums. Viss pārējais būs, kā jau mājās. Cik daudz mums ir dueti ar aktieriem kopā bija? Es neesmu skaitījis, patiešām. Parasti jau dueti netais, tāpēc, ka vienkārši vajag parādās dziesmi, jā. Vai nu saskan vai nesaskan? Jā, saskan, jā. Saskan, mums arī saskan. Jā, tā kā pārsteigumi varbūt būs. Jā, noteikti. Tā mums bija ar kori no Latgales. Tas bija pārsteigums. Priekš manas pašas arī, jo mēs pēdējā momentā to nolēmām, ka kaut kā viņi man ļoti aizkustināja pagājušajās. Bet šogad būs kaut kas cits pavisam. Dabīgi būs Jānis Stīvels. Man viņš ir ļoti mīļš kā cilvēks un kā muzikas. Pārējo visu redzēs, bet labāk vienreiz atnākt un paskatīties. Nekad nevar izstāstīt. Pēc tam sevišķi laikam ir tas jau, kādam teicu, ka koncerti nekad, pat viens un tas pats koncerts viņš nekad neatkārtojās. Tas tikai vienu reizi ir. Tāpēc publika, kas ir atnākusi, viņi tikai vienu reizi to redzēs. Vairāk nebūs. Un es nekad nebūšu divreiz vienādi. Tā kā ja kam ir interesanti paskatīties uz mani šodien, es uzaicinu visu. Paldies! 22. augusts, Laima Baikule, atkal mājās. Mēs turpinām un vārds Tirsniecības centra Spice vadītāji Ivetai Lācei. Labdien, klātesošie, labdien, maestrākungs. Laima ir ne tikai izcila skatuves māksliniece, bet arī brīnišķīga sieviete. Tam ir savs stils, imidžs un, protams, neatkārtojami skatuves tēri, par kuriem viņa jau minēja iepriekš. Tieši tāpēc Spice, kā viena no modes gadbēžu vietām, ar Laimu jau sadarbojās jau 2. gadu. Un man ir īpašs prieks un gods, ka Spice var dot savu artavu arī šajā brīnišķīgajā pasākumā Latvijas Spēļu festivālā un atbalstīt iespēju atkal Latvijas skatītājiem redzēt un izbaudīt Laimu. Un ko es varu vēlēt, lai daudz skatītāji, lai daudz skaistas, pozitīvas emocijas un skaisti koncerti. Paldies!
mākslinieks, kas ir visu šīs dienas pamatā, diemžēl nav. Tad vajag ļoti daudz, lai varētu viņu pārstāvēt. Un es lūgtu visus, tie pat nav visi, bet daudzi no Mārtiņa dienas mūziķiem. Pievienoties mums. Pievienoties mums, jā. Dotu vārdu režisorei Mārtiņa Freimaņa draugam Maijai Kalniņai. Lūdzu. Sveiciens visiem, un es gan mūziķi pārējie, es domāju, ka neticām ir šis fakts, ka Mārtiņa vārds ir blakus starp tik klasiskām un neapšaubāmām vērtībām, un es domāju, tā kā Freimanis ir paradoks cilvēks, tad iespējams, ka šis arī ir tas brīdis, kad mēs kā viņa draugi šobrīd viņu turpinām un jūtamies, ka atkal Freimanis ir izdarījis kaut ko tādu, wow, viņš ir iekļuvis šajā festivālā, un es domāju, šis fakts ir aplausu vērts. Vairāk kā 3 gadus turpina Freimani, un kad Elita piezvanīja par šo ideju, ka Mārtiņa Freimaņa dziesmas būtu pelnījušas būt šajā festivālā, es ļoti nopriecājos aiz kam. Jo fonds dara, ko viņš turpina Mārtiņu visās viņa darbībā, ko viņš ir aizsācis, un pamatā tam ir labdarība, draudzība un visas citas vērtības, ko viņš mums ir mūs iededzinājis un kopā sasaucis, taču viņš kā komponists nenoliedzami ir atstājis savu spilgtu krāsas striepienu kopējā Latvijas mūzikas gleznā. Jā, viņš 33 gadus to ir gleznojis un viss. Kā šķiet, tas arī ir viss, bet nē, viņa mūzika ir jāskan un ļoti liels prieks, ka Jūrmalā viņš tiks akcentēts un kā komponists, kā vērtība, kā mākslinieks, kā Latvijas viens no tādiem dūliem, foršiem mūziķiem un dziedātājiem, dzejniekiem. Šajā koncertā skanēs gan viņa rakstītas dziesmas, gan arī viņa dzeja, būs arī pirmatskaņojums, jo Freimanis mūs pārsteidz ik pa laikam no jauna, jo viņš ir izkaisījis sevi diezgan daudz savas mākslas un savas dzejas tekstus un dziesmas vēl pa pasauli, kuras mūs sameklē. Šajā koncertā, ar ko viņš atšķirsies varbūt no lielajiem koncertiem, ko Mārtiņa Freimaņa fonds ir rīkojis, ka vairāk pamatā šajos fonda koncertos muzicē tiešām Mārtiņa draugi, Mārtiņam tuvu cilvēki, un šajā koncertā tā būs nemainīga vērtība, jo projām viņa draugi būs uz skatuves, bet viņa dziesmas dziedās arī cilvēki, kuri līdz šim varbūt nav dziedājuši Mārtiņa dziesmas, un es ļoti ceru, ka tiešām Sonia Bishop ņems dalību, un mēs ieraudzīsim atkal Freimanu tā kā citā gaismā. Citās krāsās, un tā viņa krāsa, it kā nemainīgā vērtība, tomēr ļoti mainīga un interesanta mums pašiem. Es domāju, ka arī Freimaņa talantu cienītājiem un iespējams kāds no jauna vispār iepazīst komponistu, Latvijas komponistu, dziedātāju, dzejnieku Mārtiņu Freimaņu. Es zinu, kā Aija dziedāsies pērni, varbūt, ka kāds jūs arī kaut ko gribat piebilst, ko jūs, ar kādām sajūtām jūs gaidat šo te skaisto 23. augustu. Labdien! Mārija pieminēja pirmatskaņojumu. Sanāca tā, ka zvanīja man Elita un uzaicināja piedalīties šajā koncertā. Un tas uzstādījums bija viena Mārtiņa zināma dziesma un otra pavisam nezināma, lai turpinātu Mārtiņu. Un tad, kāds dzibens spēriens no pašām debesīm, es atcerējos, ka man lādē ir salvete, uz kuras ir dzejolis, kuru mēs kopā ar Mārtiņu pie Olgas vārdadienas svinībās sarakstījām. Un tā otrā doma bija, ka Maijai tas dzejolis ir jāpaturpina, un tā trešā doma ir, ka Kārlim ir jāuzraksta mūzika, un tā šī trijotne tā saslēdzās, un viss notiek, dzeja mums jau ir, un Kārlis ir solījies uzrakstīt skaistu melodiju. Un tā kā... Vai tu skaties tā?
Jā. Jā, būs baigi labi. Visi nāciet, pērciet biļetes, kamēr vēl ir, jo drīz vairs nebūs, un tā kā nebūs, tad paši vainīgi. Paldies! Nokārtāt aicinājums piedalīties Vidzemes kameru orķestru, tieši tāpēc šobrīd šeit ir Andris Veismans, diriģents, un man ļoti gribējās, lai Mārtiņa mūzika skanētu tik krāšņa un skaisti, kā tas varētu būt Vidzemes kameru orķestra izpildījumā. Paldies par uzticību. Man vispār liekas, ka ir jauns vilnis vajadzīgs, jaunā vilnī, dzintaros ar domu, ka mūsu latviešu popmūzika ir jāveicina ar vienu labāku atskaņojumā. Jo jau no Stroka laikiem Rīga ir ļoti bagāta ar tiešām augstas klases mūziķiem. Tango izrādās nemaz nav bijis sliktāks kā Argentīnā. Raimonda Paula laiks, kad sākās viss ar mūsu big bandu, un atkal atgriežās big bands. Tas ir brīnišķīgi iespēja lielākam vairumam, un tagad es skatos arī Mūzikas akadēmijā. Ir ļoti laba nodaļa, džēza nodaļa, un viņa izpaužās, brauc uz Amsterdamu, uz Amerikas Savienotām valstīm mācīties jauniešu, un kad ir šī iespēja mācīties, bet kad tas viss varētu tā kopā sajiet un veidoties tādi lieli projekti ar labām lietām, ar orķestri, ar dažādiem izpildītājiem, man liekas, ka tā ir ļoti laba iespēja attīstīties mūsu jaunajiem māksliniekiem, dziedātājiem. Visi tiek runā tikai par Eirovīziju, bet īstenībā jau ir ļoti augsts klases muziķi. Un tik mazai valstī, tik slaveni muziķi pasaulē, nu nezinu, vispār klasikā, tur pat vēl bija Venecijā opera konferencē, kur no visas Eiropas un pasaules sabrauc. Viņi teica, nu jums jau tur tāds septītnieks ir, kas ir pasaules slavens, ko jūs varat žēloties, bet mēs jau, mums tāpatās viņi jāpērk ir, par tām naudām, kā maksā viņi pasaulē, tā kā. Es domāju, ka mūsu popmūziķiem jābūt nezamākā līmenī, jābūt arī šim septītniekam. Daži jau mums te ir atnākuši, jau zvaigznes jau 1, 2 jau ir, bet vajadzētu vēl kādus 4, 5 vēl pielikt klāt, ja? To es arī aicināju. Zies? Jā, mēs skatāmies pie ģitāra, tad jau tāpat kā jūs skatos, ir bīsti tā vienmēr izšaus, tad ja ir ģitāra, tad viņai noteikti ir jāskata.
pāris vārdus pateikt Egimam Vēdram no tipogrāfijas Reko, kurš ir mūsu sens draugs un tiešām viens no tiem, kas latviešu mūziku atbalsta no sākta gala līdz beigām. Gan diskus izdodot, gan plakātus drukājot, gan visas šīs skaistās lietiņas, ko mēs redzam, tas viss ir tipogrāfija Reko. Egil, divus vārdus, kāpēc to latviešu mūziku atbalsta? Labdien! Labdien, maestro! Labdien, droši vien Olga, Laima, visas meitenes zēni. Protams, pērles ir jāspodina. Un šīs pērles ir pa laikam ir jāsavāc kopā. Ir sevišķi tādā festivālā elita, ko tu esi iecerējis kopā maestro. Es domāju, ka tas ir skaistākais, kas var būt, jo festivālā, kā jau maestro teica, ir, bet tik apjomīgs un tik spēcīgs nav. Pērles, kas ir sanākuši šo festivālu, ir visspēcīgākās. Viņas ir jāspodina un jāļauj jaunā pērle rasties. Tāpēc Reko poligrāfija vienmēr būs klāt tur, kur ir skaista mūzika, kur ir skaisti labi cilvēki, tur, kur ir laime, prieks un saticība. Tā ir šeit arī. Paldies jums, lai pērle izdodas. Tātad 23. augusts Martina Beinoniņa dziesmas, kuras izpildīs Lauris Veinīgs, Aija Andrejeva, droši var aplaudēt, Andris Veiklis, Emīls Balceris Pēr, Valters Vienkārša, Kārlis Bumeisters, aplausi, Maka Viktoros, Soļa Pišo, Artis Gāgā, Vidzemes kamera orķestris, MC orķestris, un vēl koncertu programma nav noslēgusies, tāpēc vēl var būt dažādi pārsteigumi. Arī varbūt Rihards. Varbūt arī Rihards. 24. augusts. Dāmas un kungi, vienreizējā neatkārtojumā Olga Reicka. Paldies jums, liels paldies Mitrekam, paldies visiem, paldies maestram, kas tu man palikāt, sagaidījāt, ka es atnākšu. Paldies jums. Es nezinu. Cik gadus es jums sekoju? Vismaz 33. Bez rezultātu. Bet tagad es skatuvis tev šīs mazās skatuvītes, es ceru, ka es nestāvēšu tādu galīgi ar muguru pret meistaru un pārējiem. Es aicinu skatuvis manus dombiedrus. Tas ir Aivars Gudrais, Zana Gudrā, jauniešus, Jānu Milkiņu, tas ir Arnu Milkiņu dēls, ja? Un Viesturu Santu. Es tad neko nestāstīšu, tādu īpaši, ja, es neko citu nemāku, tikai kaut ko mazliet uzdziedāt. Vēl es arī mazliet iemācījos dejot, bet tas pēc tam. Bet tad gan būs viena dziesma no jaunā albuma, kas saucās Buram dziesmas. Imanta Kalniņa mūzika tur būs. Un Broņislavs Martužavas vārdi. Tad būs dziesma Lairaus. Izgāju ar savu pārnesu sieku.
otrajā daļā ir tāda lieta notikusi, ka es pēdējā laikā esmu atsākusi tautu dejas dejot, tā kā tautiņu dejas dejoju joprojām rotaļā XO jau veselu gadu. Pagājuši gadu nodejoju visus 9 koncertus tajā trakajā stadionā, kad bija apmēram 30 grādi karsts. Tur biju arī es un Silvija savus vecos ceļus ar Alsungas Vilnas zeķiem. Tā tas bija, turpin joprojām, un otrajā daļā, protams, būs arī rotaļa XO, rullu raksti būs, un, protams, būs arī Jānis Burviņš, choreogrāfs ar tautas ansambli Līgo, un būs arī Olgas Fērbergas tautas ansamblis Dzinteriņš, ar ko kopā es arī ar bērniem esmu dejojis veselu tūri 2 gadus atpakaļ. Un, protams, būs arī Laimas muzikanti, Krūga Madaļiņa, būs arī Rikards Lepers, arī ar viņas kaut ko uzdziedāšu. Tomēr mēs esam arī domu biedri. Obligāti būs cits. Man ir vairāk. Viņam ir vairāk. No manas kolekcijas. Maestro vienu varbūt jums atpiemetos. Kaut ko līdzīgi šitam varētu jums piestāvēt. Varētu firma ekspusē. Varētu. Rikards Lepers. Jā, Rikards Lepers. Tieši tā. Tas tā. Turpinām par Olgas koncertu. Nē, kāpēc, ne? Viss jau cik var tad jau, pusotru stundu pagājis, ne? No sākuma 2, ja? Cilvēki taču grib arī kaut ko paskatīties, piemēram, to uzrauku, pakomentēt. Tātad vēlreiz Buram dziesmas. Otrajā daļā piedalās arī dejotāji no rotaļas Līgo Dzinteriņi. Dziedās arī Baumaņģīme, Laimas muzikanti, Roberto Meloni, vēl pārsteigumu, pilns koncerts, uzbūšanās. Jā. Ko ne? Kāpēc ne internacionālais? Tieši tā, visas tautu dziesmas, ļoti daudz tautu dziesmas, pasaules tautu dziesmas. Bet tagad mēs varam nodziedāt vēl vienu dziesmu, kas saucās Rakstu raksti. Un šo dziesmu Imants Kalniņš uzrakstīja pirms kādiem 4 gadiem tieši man. Šī dziesma tātad ir daudz ko skanējusi, bet tā kā es teicu, mēs tulīt arī iesim studijā un rakstīsim albumu, kas saucās Buramdziesmas. Rakstu raksti. Burmani buris
noslēgumā mēs gribam teikt jums paldies un uz tikšanos festivālā Big Bang Latvijas Pērles. Paldies! Big Bang piedāvā populārās mūzikas festivāls Latvijas Pērles. Dzintaru koncertzālē no 21. līdz 24. augustam. 4 vasaras vakari ar lieliskās Olgas Rēckas, drauga Mārķņa Freimaņa, divas Laimas Vaikules un maestro Raimonda Paula mūziku un uzstāšanos. Latvijas Pērles. Personības, ar ko lepojamies. Mūzika, par ko priecājamies. Ģenerālsponsors Big Bang.